Nu, labrīt! Pēdējā diena šodien mums Dubajā. O, redzēt šito nosaukumu. Jā. Pieejams Dubajas šokolāde. Pieejam Dubajas šokolāde, tas ir ok. Nē, jocīgākais tas, ka veikali šeit strādā ļoti daudz, 24 stundas. Troksnis jau te ir baigais. Principā nekas nebūs ko filmēt, jo mēs staigāsim šopingā. Ja nu gadījumā tu man neaizvadīsi safāri braucienu. Par safāri braucienu droši vien būs jāizmirst, jo mēs braucam iepirkties uz lētajiem veikaliem. Parādīsim, ko tur var nopirkt. Mūsu veikals šodien day to day. Mūsu nākamais apskats objekts. Tur iet metros ceļš. Un blakus veikals. Mēs sākam uzreiz ar augšējiem stāviem. Ja, ko tad mēs pa pirmo stāvu? Tātad šitien ir Rūpniecības preces. Rūpniecības saimniecības preces. Cenas tiešām labas, pa gabalu jau redz. Cik maksā šitāda somiņa? Kā jums liekas, cik viņi varētu maksāt? Tas ir 11 dirham. zem 3 eiro. Jā. Domājos. Nu, piemēram, vīriešu krekli sākot no 5 dirhamiem. Nopietni. Jā. Šis, varētu teikt, ir zeķu stāvs. Zeķu un kreklu stāvs. Pēdējais stāvs ir bērnu nodaļa un sieviešu nodaļa. Nu, maiciņas te arī ir smukas, visādi par lētām naudām. Skaidri, kur ielikt tas ar vienu. Par 2-3 eiro maiciņas atceļot. Šitādi plauki. Varbūt laiks nopirkt koperīt. $20 dirham, tas ir 5 eiro. Sasodīts. Un es nopirku Latvijā nu pat par 40 eiro. Kāds te grib? Cik tad āda maksā? Tāpat 20 dirham. Meiteņu somijas reku. Bērnu meiteņu skolas somas par 4 eiro, dažni dažādas. Nu, džekiem līdzīgas cenas. Sieviešu rokas somiņu plaukts. 5 eiro. Lūdzu, visas somas gandrīz 5 eiro. Lielie dvieļi 6 eiro. Ne, ir arī lētāk, ir akcijās pa 2 eiro dvieļi. Tā, vīriešu zeķis, 5 pāri, pat 2 eiro. Tiešām? Bet tikai izmērs kāds. Izmēram vairs nav nozīmes, ja pa 2 eiro 5 pāri. Tā, cik mums maksā krekli? Kā jums liekas? Pareizi, 5 eiro, jebkurš kreklis. Baloni. 100 baloni, 2 eiro. Kādas te krāsas var iedomāties? Matu gumiju plauktiņš. Var sakot, matu gumijas vēl turpinās, ja? Nē, tagad ir kaut kāds Sākās krellītes. izstāst. No, viss tā beidzās. Nē, bet matu gumijas vēl. Viņas tomēr turpinās vēl joprojām matu gumijas. Šeit tikai.
Nu ko, esam iznākuši no veikala. Mums ir ienācies kofers ar visām mantām, pirkums 140 eiro. Ko tik mēs nesapirkām? Visāds labums. Sākot ar saldumiem, šokolādēm, drēbes. Un jauns kofers. Šitas ir bezizmērs, šitas iet visās lidostās cauri, sabakā un iegrūž, kur vajag, kurā atverē. Šodien pēdējais vakars mums Dubajā, līdz ar to izdomājam, kad ir jānopērk kāds vīniņš. Mēs tagad meklējam specializēto alko veikalu. Kaut kur pa šo ielu esot specializēts alkoholisko dzērienu veikals. Skatīsimies, ko tur kas maksā. Gabala 8, pērk 6,48. Skaidrs. Nu ko, paņēmām 6 saliņas. Šitādas necilas durvis. Nevarējām saprast, kur no sākuma jāiet iekšā. Bet tāliņš mums ir. Mums vajadz prasīja pasi, pierakstīja pases datus, nofočēja pasi. Telefonu numuru paprasīja. Pat vajadzēja paprasīt, varbūt ir kaut kāds limits, ko viņi te drīkst šitā paņemt. Jā, vat es nezinu, kādā sakrā mums bija tāda konspirācija, bet no šajā zemē tā ir. Acīm redzot, alkoholi te ir ļoti uz jūs. Braucam svinēt pēdējo dienu Dubajā. Po 5 maliņiem samaksājām 33 vai 35 dirhamus. Nu, šajā viesnīcā mums pa to naudu sanāk reiz viens kausiņš alus. Tā kā, ja izvēlaties lietot ceļojuma laikā alkoholu, profesionāļi iesaka. Daigi profesionāls iesaka iegādāties specializētos alko veikalos, kurus var Google atrast. Tā kā mātei Google paprasiet, visu izstāst. Tā, tagad ejam uz basēnu, ja? Jā, tagad uz basēnu ar saviem maliņiem. Nu tā lūdzu, mūsu pirkumi Dubajā, dārgajā zemē, no kuras mēs sākumā negribējām pirkt pilnīgi neko. Mums likās, ka viss ir ļoti dārgs. Beigās izrādās, ka, ja zini, tad nemaz tik dārgi nav. Arī pārvietoties ir daudz lētāk nekā mēs domājam sākumā. Mums gidiņš ieteica iet pāris lētos veikalos. Tiešām ir lēti. Bizness gatavs. Vienkārši ir, ja jums ir veikals, te jūs atbraucat šeit pēc precēm, palēto nopērkt lidmašīnu biļetes, tā kā mēs šajā gadījumā pa 140 eiro tur papakaļ. Sapērkam lielos somus, jo tur ir rokas bojāk 20 kg. Nu, viss. Ja ir veikals, te viss var tirgoties un darīties. Rad, kad mēs no ceļojumiem braucam mājās kaut ko sapirkuši bērniem, radiniekiem, bet šoreiz ir tā, ka vienkārši nevarēja tam visam paiet garām. Šoreiz arī mums bērniņiem būs kaut kāds pārsteigums no Dubajas. Piemēram, josta šitā, nu labi, šitā tiešām tāda izskatās jocīgi, bet šī maksā 2,50. Šitā josta ir 5 eiro, šī ir rīktīgi āda, redzēt, 50 masīgi josta, smagi. Somiņas arī pa 5 eiro. Jā. Nu, jāzina tikai, kuros veiklos iet, tad drēbes tiešām palēto. Es vienkārši biju šokā, ka mēs atklājām, ka šeit var braukt un atpūsties, un te var braukt regulāri, iepirkties. Tā kā uz Turciju vēl lētāk. Tā kā šoreiz mums sanāca bišķiņ savādāks ceļojuma nobeigums. Parasti tā nav, bet šoreiz tā ir. Uz lidostu atlidojām. Atlidojām ar taks 2 stundā ātrāk nekā mums te vajag. Jo Daigai šodien murgrādoties pa naktīm. Nu, ko? Gribās mājās vienkārši. Var sakot, sākam ceļu uz mājām.
Ar mums ir parastā, ka lidojuma atliekās, un tagad bija jāizlido 9:45, tagad 9:30. Tagad ir 2 stundas atliekās līdz 11:30. Līdz 11:30 atliekās lidojums, mēs ejam uz McDonald's ēst. Skaisti. Tātad no 9:30 pārliekās uz 11:30. Aizgājām uz McDonald's ēst, mums neviens nedod. Tagad staigājam neapmierināti. Mums reizes atceļās, bet tā ir Baltikas klusē. Pēc viņa īziņām sanāk, ka mūsu lidmašīna ir aizlidojusi 11. ka viss ir kārtībā. Bet īstenībā mums nav pat ne gates, nekas, mēs tagad meklējam, kur jāiet. Pateic, mums jāiet ārā no lidostas. Ejam ārā no lidostas, meklēt viesnīcu. Reizes atceļās uz rītdienu. Visi dodās projām. Cik es saprotu, mēs tagad bagāžu dabūsim atpakaļ, jā? Un dabūnām apkaļ bagāžu, neejam ielās. Air Baltics vēl joprojām nezina, ka reizes ir atcelts. Turoperators arī nezina, ka reizes ir atcelts. Interesanta situācija, bet mūs dzen ārā no lidostas. Nu, labi, skatāmies tālāk. No ar ierašanos Dubajā, sveiciens, otrais. Palestīnieši no Latvijas ir šeit. Šitā ir visa Air Baltica kompānija, kas netika lidmašīnā. Reizes atcelts. Gaidām autobusu vedīs uz viesnīcu. Atvaļinājums pagarinās par 1 dienu. Viesnīca sauksies Holiday Inn. Tālūk. Stundu gaidām jau. Tā, nu ko, stundu pastāvējām recepcijā, kamēr mums iedeva istabiņas kartīti. Knapi dabujām. Jā, un mums ir 12. istabiņa pirmā stāvā. Labi, ka nav 13. Jā, šodien 13. datums, tur lidmašīnas neiet, viss te ir apstājies. 13. piekdiena. Tā, lūdzu. Vau, Šodien ir pienākusi tā diena. Šodien ir pienākusi tā diena, ka mums jāguļ atsevišķi. 13. datums, piekdiena. Skats pa logu droši vien nav. Skats pa logu ir šitāds. Mēs redzam neko. Skaisti. Nu, ko sākam baudīt vēl vienu papildus brīvdienu piespiedas kārtā. Beidzot var nopirkt kurpes. Beidzot, taču nebija jau gatavojušies, ka mēs staigāsim visu dienu pa lidostu. Principā pulkstenis tagad ir 2. Ļoti skaisti. Tūlīt būs 2. Kā man patīk autoservis dienvidos. Te ir interesanti apkur, nevajag jumtu, nevajag piebrauc pie vārtiem, tev pierakst mašīnīt un skrūve. No, redz, ko te viņi tur remontē, kaut ko ritošam dara. Pacēlāja stāv, Izjaukt. bremžu disks maina, palūries pa šķirbiņu, kā te izskatās. Nu, ērekus pacēlāja čaļu skrūvē, viens, otrs. Nu, pavisam savādāk dzīve. Nu, tā mēs atkal esam ielās. Ar metro atkratījāmies uz jūras malu, kur mēs neesam bijuši Dubajā. Nu, skatāmies, kas šeit notiek. Te ir tāpatās būvlaukumi. Kaut ko taisās kāds būvēt, vai nu apnika un izārdīja, noārdīja visticamāk. Priekšā jūra, iesim uz jūru.
platērni viņi te samocījuši un kā viņi to tilti ir uzveidojuši. Tāds ļoti kārtējas arhitektūras brīnums. Divi lieli loki no metāla un augšā sastiprināts. Pastaigājoties esam atraduši zelta āderi. Šitien viss apkārt ir zeltlietu veikali. Ejam visu laiku kilometriem garumā ir zelta veikali. Cenas labas cenas tiešām. Visur ir skitkas, visur sauc iekšā harošie skitki, krievu valodā. Uz manīm kā paskatās, visu uzreiz sauc mani krieviski. Tā mēs sēžam viesnīcā, dzeram alu. Jo mēs izlasījām apdrošināšanas polisu un izrādās, ka tur iekļaut arī alkoholiskie dzērieni. Tā kā lidmašīna ir atcelta, mums pienākās alkohols. Tas ir kā mierinājuma balva, vienkārši sirdi, lai nomierinās, tomēr sirds sāp. Jā. Tā, jo mums bija jābūt mājās pie bērniņiem, bet mēs esam šeit Dubajā. Nu ko, viens alus un viens vīniņš maksā 95 dirhams. Šodien mēs lidojam mājās. Cerams, pēdējā diena Dubajā. Jā, atkal lidojam mājās šodien. Un tagad mums ir neliels auto apskats. Interesanti pastaigāt pa ielām, pasīties, ar kādām mašīnām pārvietojās vietējie. Nu, secinājums viens pārsvarā ir Japāņu Toyotas, Āzijas mašīnas. Nu, ir arī liellitrāžas amerikāņu auto ļoti daudz. Skaidrs, ja viens degviela maksā 60 centi litrā aptuveni, gan benzīns un dīzels. Nu, pat tādu naudu var arī braukt ar 3-litrīgiem un lielākiem motoriem, kas arī viņiem te baigi labi sanāk. Vasarīga diena, kad 25 grādi. Ļoti labi. Ceru šonakt sagaidīt augstumiņu ziemu. Jā, prasās kāds augstumiņš. To vienkārši gribās mājās. Jā, nu, piemēram, šitāds te. Esklāns, kas tas pa aparātu? Drausmi. Nu, ļoti liela džipa. Rekvīd arī. Mazdārziņš. Jā, te viens audzē sīpols, burkāniņas. Nē, te nav burkāni. Pētersīņi. Dillīts. Redīsiņi. Nu, baigi forši. Santa Fe ar 3,3 litru. Mercedes, džīpi. Nu, protams, ML 350. Toyotas ļoti daudz. Nu, rekomends. Nesaprotamais mašīnas Terramont. Kurš ir redzējis tādu mašīnu? Terramont. Sakrāt to, ka šajā zemē ir ļoti lēta degviela. Ir lielie motori, pārsvarā lieli džipi ar lieliem motoriem. Un vispār, ja tā paskatās, 50% mašīnas vispār ir apvidus auto, paaugstināt bāzi. Droši vien kādreiz nobrauc arī no lielceļiem, nobrauc no asfalta un brauc arī pa tuksnes, tāpēc arī ir tāda modeļa. Ekskluzīvi, te zāle auga īstā. Bet paskaties kādos kušķos. Nu, viņi droši vien kaut kāda speciālā izdzīvojuša zāle. Nu, hammerīši, protams, te ir. Jetto. Nu, jo lielāka mašīna, jo labāk. Toyota. Nu, reāli tūkstneša aparāts. Ar visu speciālo piekaru.
Nu, laikam te čaļi braukā pa tuksnešiem. Pat mēs uz tuksnes neatbraucām. Bet ko lai dara? Mēs jau brauksim vēlreiz ar bērniņiem. Dabūs braukt vēlreiz, nu. Visur iet trūbiņas. Ja trūbiņa aiziet ciet, tur nokalst. Viss, kaut arī tagad te baigi neizskatās kaut kas izaudzis. Nu, tagad ir ziema. Tagad te kaut kas atkopjās. Vasarā te atkal viss nokalst, izkalst un viss jau beidzās. Vai kāds smuka paldi. Savu nezinām. Jā. Cik labi, ka mums ir apdrošināšanas karte balta. Tā mēs varam mierīgi baudīt ceļojumu, kaut arī ir atcelts lidmašīnas reizes. Nu, to jau mēs redzēsim tikai tad, kad mēs iesniegsim dokumentu. Mēs esam apdrošināti no galvas līdz kājām, redzēs kāda no tā ir jēga. Bet ceļojuma apdrošināšana balta mums palīdzēja. Bet, ja jums ir zelta karte, tas ir vienkārši zelts, jo principā visu to pašu, ko sēdz baltas, sēdz arī zelta karte. Nu, jā. Kas tālāk plānā? Tālāk plānā duša, koferu krāmēšana un lēnām jāiet uz lidostu. Oksim uz lidostu! Ar metro, protams. Ar metro? Nu, kā lai interesantāk, tad mēs te... Nu, nē. Mums laiki daudz, mēs mierīgi pavizināties vēl ar metro. Man tā patīk tie sastrēgumi, man patīk tik daudz cilvēku, kad netiek uz priekšu. Netiek vagonā iekšā. Kāpēc tās durvis nedaisās veļā? Kas ir B? Es vispār spiedu G? Pagad. Te ir mašīnas pārpār. Reku ir auto uzlāvāties. Čārģingas zonodēm šitas jānofrečē. Dubajā ir elektroauto un ir arī uzlādes stacijas. Zielā nevarēja redzēt. O, jā, kāds te bezgaiss. Te ir baigi karsts. Skaisti. Tikai neskatoties, ka viņiem elektroauto, viņiem degvielu pa velti ir. Acīm redzot, elektrība arī ir lēta. Noskaidrosim tūlītās, cik maksā elektrība Dubajā. Mums ir jākāpt iekšā. Votu gandrīz nepaspēja. Gandrīz nocirt rokas. Mēģinājums numur 2. Tikt uz ground level. Stop please and open the doors. Okay? Nē, jānospiež trauksmes pogu un tad viņi atverā. Tikām ārā. Nezinu, vai kamerā var redzēt, bet ja šitā mirgoties var naudu izņemt, tad man liekas, ka tur sajūt prātā ņemot naudu ārā. Viņi vienkārši sajauc. Nu, ko pēc sniega 10 stundām būsim ziemā ar visu gaidīšanu. Un te ir tik silts saulītē. Atgriežamies Latvijā. Atā. Nu, Air Baltics kā parasti ir atdalīts. Tam nav ierakstīts, kuro jāiečikojās. Informācijas vakums mums nerāda. Mums rāda, ka kancelēdi ir. Air Baltica Riga kancelēdi. Neko nevar saprast. Nu, tā mēs stāvam otro dienu lidostā un laikam atkal atcels uz 7 vakarā. Kaut kam jau ir informācija, ka ir atcelts reizes. Tāda sajūta, ka Air Baltica te ņirgājās pa mums. Jāizstāv rindas, jāiečikojās un pēc tam pasaka, ka atcels. Kāda jēga mums te bija saukt uz šejieni? Vēl stundu nostāvējām. Tagad atnāca kaut ko tur viens melēs stāst. Kaut ko klusiņām. Kaut kādu netiekam mājās. Nu, ko labi pateici? Var nodot bagāžu, var nenodot, labāk nenodot. 4 var nākt apakaļ. 4 var nākt apakaļ un cerēt uz nākošo laiku. Nu, ar galvenais tiem koperiem uz pilsētu vēl baigi neaizies. Mēs vienīgi varam iet ar metro pabraukāt. Mums vēl ir biļetītē nauda iekšā. Kaut
Es tur negribu iet. Nu, tad iesim kaut kur. Viens tagad ir 3 stundas. 3 stundas jāpanīkst, un tad redzēs, kas te būs. Mēs tiksim ēdināti McDonaldā jau otro dienu. Mans sapņu restorāns. Jā, maķīt laikam ilgi negribēsies redzēt. Bet nu labi, ka vismaz kaut kas drusku. Citādi jāsēž tukšs vēderi. Nu, ko ēdīsim? Maltīti. Labu apetīti. Vēl joprojām pārraidi no Dubajas. Nu, patās runājām ar jauniešiem, kur vakar no rīta gribēja lidot uz Rīgu caur Londonu un nokavēja lidmašīnu, jo viņi sajauc terminālus, aizbrauc uz citu terminālu. Un rezultātā viņi pēdējā brīdī nopirka biļetu uz vakardienas reizi, uz mūsu reizi, un tagad viņi otro dienu ir nosprūduši ar mums, kuriem lidmašīna vienkārši saplīsus. Tā kā ir vēl trakākas situācijas, jā, viņi pa 500 eiro nopirka biļetes, lai tiktu uz šito reizi. Lucky reizes, šitas bingo. Jā, viņiem likās būs bingo reizes, pēdējā minūtē trāpīja, un rezultāts ir otro diennakti uz vietas jāstāv. Šitie aplausi ir tāpēc, kad mēs atkal varēsim nodot koferus. Visi lidostu aplaudēja. Iesprūdušie no Latvijas saucās. Uz priekšu jau vienalga nekustās nekas. Nu, pat uzlīmē uz koferiem uzlīmes un noplēs nost. Pazuda arī uzraksts Air Baltica. Viņš speciāli čakarē cilvēks, es nesaprotu. Tu pasaki piebrauc pēc nedēļas, nu mēs mums reiz, viņi liek dzīvot lidostā. Atkal bija aplausi. Pirmais kofers aizgāja pa lenti. Mēs plaudēsim, tagad lidmašīna sāks kustēties? Nē, es plaudēs, tagad mēs izkāps ārā. Jā, vai ne? Jā, labāk ir izkāps ārā. Tā. Jā. Sakustējās rinda, viss notiek. Cilvēki tādi rosīgāk paliek. Arī es koferīt sāku kustam. Tu noliki to džemperi, tāpēc tā rinda sakustējas. Liec viņu apakaļ. Ārā, iekšā. Nu, jā, nu paslēp, nu. Rāda, ka jānāk uz Gate D25, bet mēs te neredzam nevienu norādu par Air Baltica lidojumu. Visi brīnās. Jā, mūsējie stāv un rāda lidojumu, visi raust plecs. Šitas būs ilgais ceļš mājās. Tā, nu ko, ir tulītās 6. Izlidošana mums ir 7. 25. gates. Bet pieejam pie 25. gate ir rakstīts kaut kas cits. Uz Irānu šitas gates ir. Mūsēja sāk skaidrot, kas te notiks. Kaut kāda panika sākās, viss kaut kur iet. Nomainījās pēkšņi tablo uz Rīgu D25. Un tie, kas gribēja lidot uz Irānu, tie tagad nesaprašanā, kur viņiem iet, jo tur tagad cits uzraksts deg. Tagad deg mūsu lidojums. Bardaks vienkārši. Un neviens nesaprot, ko darīt tagad. Cilvēki iet garām, netiek uz lidmašīnu, jo te ir cits uzraksts. Tā, te ieslēdzās apakaļ Teherāna. Teherāna tagad tika savā lidojumā, bet kur mums jāiet ir? Varbūt, ka blakus gaitā mūs paņem. Aizies pastīsies. Jau nekas nerādās. Nerādās vēl nekas?
Bet te jau uzmin, te jau Zīglīs nekas nerādīsies. Mums vienkārši tāda nojauta, ka jāiet šajā virzienā, jo mūsu info tabulas klusē visu laiku. Tā, visi atkal apsēžās. Esam lidmašīnā. Vismaz kaut kāds pavērsiens. Tas ir skats pa loku. Sēžam gandrīz biznesa klasē. Jā. Viena vieta uz priekšu biznesa klasa, mēs aiz viņiem.